varbūt aptaušu trijos vārdos un iedošu tad mazu ievirzi mūsu šodienas pasākumam. Tad mums ir tāds sarunu cikli, un šis sarunu cikls saucās Publiskās pārvaldes pēcpusdienas. PPP ar gan zināms, kā mazliet citās saīsinājums, bet mēs apzināti izvēlējāmies šo te. Šodienas mūsu sarunas viesis ir Eberharda kungs, kas šobrīd ir, galvenais cilvēks par visām fondu plānošanas lietām valstī un ir precīzi pēc amata valsts sekretāra vietnes Finanšu ministrijā. Būtiski pagājušajā nedēļā es parakstīju atskaites vienā no mūsu projektiem. Un tur bija tāda interesanta bilde, kur es sēžu, mēs nobildējāmies, jā, un bija divas A4 tādas papīra, es atvainojos papīra dokumentu kaudzītes, un tā bilde bija tāda, ka man, praktiski acis tikai redzams, ja, aiz tām divām dokumentu kaudzēm, kas ir A4 formāti, un tad es tā domāju, jau parakstot jau tāds zināms nogurums muskuli ieviešās, un tad es domāju, labi, bet mana lieta jau tika parakstīt, cik daudz laika patērēt tie, kas to dokumentu kopumu gatavo, punkts 1, punkts 2, cik lielu darbu patērē pēc tam attiecīgās kontrolas un uzraudzības institūcijas savukārt šos dokumentus caurskatot un tam līdzīgi. Bet tiešām prieks par šo iespēju tikties un pārunāt vadošās iestādes jautājumus, vēl vairāk tāpēc, ka faktiski man faktiskā pieredze, mums teica, ka salīdzinoši neliela, līdz ar to es ļoti priecīgs iespēju dzirdēt tieši no jūsu institūcijas pārstāvjiem precīzā redzējuma vai vadītājums saiti, lai skaitā tām lietām priekšstāvjot jūs redzētu kā projektārs nepieciešamības tādām pārmaiņām, kā arī varbūt saprast, kādā veidā kopumā šis dialogs mums varētu palīdzēt nonākt labākam rezultātam. Šajā gadījumā ne tikai skatoties uz šī brīža situāciju, esošo periodu, bet arī uz nākotni.